Sveiks, Ivo! Sveika! Ļoti labi izskaties šodien. Bet nepriekš šīm nodarbēm. Šodien tev būs jāuzvāk šīs lietas. Paldies! Nu, tad ejam ģērbties, ja? Un gaidi tevi atpakaļ. Sanāca, jā? Tagad būs labi? Jā, es biju šīs samainīšu. Jostu man varētu sasīt, jā. Tā vispirmā reize visiem šitādi. Treneris pārsien, visu jostiņu. Tā pagaida, un tagad bija? Tad ir jāpaklanās, Jāpaklanās. jāuzkāpj uz paklāja, Jā. un arī jāpaklanās. Un vēlreiz jāpaklanās, jā. Tā labi? Jā. Līga, vai tu vēlies nomest mani? Bet, protams. Sāksim. Tā, kas man tagad jādara? Paņem šeit vērienu. Šitā, jā? Jā. Šito rociņu šeit. Šeit. Ļoti labi. Un? Tā, šī kāja tev būs jāliek šeit. Tā. Jā. Ar šo kāju tu vēzies uz priekšu un mēģinās aizķert manu kāju, cels viņu gaisā un ar rokām griezīs zemē. Pagad, šitā bija, jā. Šitā. Man patīk tas troksnis. Ja skatās, ko par tevi raksta Google, vai skatās arī fototēls, ko rāda Google, principā uzvalkājs laikam tur neesmu tevi nevienā bildē redzējis, bet tāpēc jāpajautā, kimono vai uzvalks? Kimono. Tu esi uzaudzis Alūksnē. Cik sen tu esi Siguldā? Siguldā es esmu no 2000, braukāju uz Siguldu no 2000 kaut kāda 6. gada. 9. gadā, kad es pabeidzu sporta akadēmiju, man no kopmītnēm bija jāizvācās. Es saliku visas savas mantas un braucu uz Siguldu, un es pat nezināju, kur es dzīvošu. Tas labi, uz tādu nullīti devies, jā? Jā, tā man radinieks bija atradis vietu, kur es varēšu dzīvot. Un jā, tā kaut kā tā sanāca, kad šeit esmu palicis. Ar ģimeni. Nu jau ar ģimeni. Un šeit mēs bērniem tikai pasniegt kimono. Tas tāds svinīgs. Tas jau vēl joprojām ir svinīgs pasākums, ka kimono pasniedz, vai ne? Nu, klausies, tad izstāsti lūdzu, kurā gadā tu ar džudo ienāci Siguldā? Siguldā es ienācu ar džudo 2007. gads bija, jā. Un no tā laika es esmu šeit. Šeit man ir ģimene, darbs, atpūtas vietas. Pateicoties džudo, es esmu tikai Siguldā. Un savu klubu tu izveidoji kurā gadā? Savus klubus man ir no 2011. gada. Jā. Un kā tu nonāci skolā? Sākumā sāk ar džudo treniņiem. Sākumā es nācu ar džudo, jā. Tad pirmā skola man bija Moras skoliņa, kur mani uzrunāja strādāt piekritu. Tad nākošā bija Lauriņš sākuma skola. Un tagad jau Siguldas pirmā pamatskola. Tas man kaut kā tāds kā profesija. Par to esmu mācījies strādāt ar bērniem. Tu esi stingrais? Jā, man ļoti patīk disciplīna, režīms un principā esmu ļoti prasīgs. Labs. Cik viņš sver? Nu, šis ir kaut kā 40 kg. Un tas vingrinājums ir ar kādu domu, vienkārši spēku treniņu? Šis ir vairāk, lai jaunieši iemācītos metienu līdz galam, pastiprinātā kritienu ar fiksāciju. Ja mācoties ar savu partneri, mēs necenšamies ļoti traumēt, tad šo var mest no visas jaudas. Tad šajā vietā, tā kā tu stāvi ar partneri, man jāuzdod tev vēl viens jautājums. Dejas vai džudo? Džudo. Tu vispār dejo? Sanāk. Dejot vai dziedāt? Patīk dziedāt. Jā. Tautiņu dejas esi dejojis? Jā, līdz 4. klasē dziesmu deju svētkos biju. Tad tu esi īsts latviešu puika. Jā. Pastāsti lūdzu, ko tu dari kā ārzemniekos? Es vadu džudo treniņus. Tur šobrīd ir 4 bērniņi, 7, 8, 9, 10 gadīgi. Es viņiem mācu disciplīnu, mācu savākt emocijas, mācu parādīt, ka teiksim, šis fiziskais spēks nav domāts, lai darītu kādam pāri. Bet, lai mēs varētu sevi attīstīt un cīnīties, teiksim, džudo sporta veidā pēc noteikumiem, ievērot noteikumus, teiksim, neizdarot kādam apzināti sāpīgi un teiksim, tā, lai otram sāp un otram pēc tam ir kaut kāds
traumas vai šādā veidā stiprāks par pārējo, ka es esmu kaut kāds varenāks, jā, šādā. Tu arī esi stāstījis, ka tas, ko tu dari kārzemniekos, priekš tevis paši ir atklājums un sniedz ārkārtīgi dzīves emocijas. Jā, es nekad nebiju iedomājies, kad es spēšu šādi, tikt galā ar tāda veida emocijām, kas tieši bērnos ir, kā viņi reaģē uz situāciju. Jā, kad man ir, principā, pāris mēnešu laikā izdevies, ka šie bērni mani ļoti klausa, kad viņi ievēro noteikumus, jā, kad es esmu viņus kaut kādā veidā ievirzījis tādā pozitīvā gultnē. Ja es salīdzinu pirmo nodarbību un kā mēs šodien ar viņiem strādājam, tad ir ļoti liels progress. Klau, Ivo, tad, kad tevī klausās, tu izklausies tāds ļoti nopietns un pareizs. Vai tu bērnībā blēņas strādāji? Kā jau visi. Jā. Nu, atceries, lūdzu, kādu blēņu stāstu? Oi, laukos būdami, Limbažu pusē atceros, ka mēs ar radu puišiem garāžas un lielo šķūņu, visas motorzāģus, skaniņas, visur, kur vien atradām degvielu, lai tikai varētu pabraukāt ar moci. Jā, meklējām degvielu, čiepām, un tas bija tāds. O, kur jums mocis? Mocis bija Limbažos, tā kā radu ģimene. Jā, viņiem bija. Jā, tad mēs gribējām braukāties pa pļaviņu, un tad, jā, iztīrījām visas kalnas, visu pa tukšo, lai tikai varētu pavizināties. Daudz jau visādi. Daudz lietas varbūt nevar stāstīt. Ak, tagad, kā pieaudzis cilvēks, tu reizēm strādā blēņas? Nu, tādas labās blēņas. Protams. Jā? Drīksti kādu izstāstīt? Labāk, lai paliek pie manis. Tevis paša stāsts arī ir interesants, kā tu stāstīji, kā tu nonāci sportā, jo bērnībā es sapratu, ka tu biji diezgan slimīgs un tev sportistā aktivitātes neviens īpaši nesaskatīja tevī. Jā, sakarā ar to, ka man bija bērnībā šī bronhiāla astma, kad bija ļoti grūti skriet, darīt fiziskās aktivitātes, bija dažādas alerģijas. Tad bija daktari, ka teica, ka sports noteikti nebūs mana lieta. Tad paldies skolotāji, kas mammai bija teikusi, ka tieši otrādi, ka man ir jāsporto, lai es attīstītos, lai attīstītu plaušas. Un pateicoties sportam, principā sports ir mana dzīve šobrīd. Šādā veidā es arī mēģinu iedvesmot arī citus jauniešus, kuri nāk uz skolu vai uz treniņiem ar diagnozēm astmā, kad ļoti daudz ārsti pasaka, ka viņi nedrīkst piedalīties, viņi nedrīkst skriet krosiņus, viņi nedrīkst darīt to, kad es tieši stāstu, ka jums tieši tas ir jādara. Protams, ievērojot kaut kādas slodzes, bet šādā veidā principā mēs paši sev varam palīdzēt. Jā. Tu esi no tiem vīriešiem, kas gatavo ēst, vai atnāc mājās un prasi, kur ir zupa? Gan, jā? Gan, jā. Pie tā mūsdienu skrejošā dzīvesveida diezgan maz sanāk pašiem tā gatavot. Bet cenšamies, jā. Kas tev vislabāk garšo? Saldējums. Saldējums? Saldējums. Es varētu apēst litrs, tas man tā aiziet. Tagad mēs zināsim, kā tev var pielabināties, ja? Saldējums, jā. Labs. Nākat trenēties judo. Daudz vecāki ved pie tevis savus bērnus, bet tur tā motivācija ir divējāda dzirdēta. Pastāst varbūt par to. Viens ir tas, kad vecāks izvēlās, kā es uz to skatos, vecāks izvēloties sporta veidu, viņš skatās, ko šis sporta veids var iedot bērnam, kādas fiziskās īpašības, rakstura ziņā. Vai šis, sporta veids ir komandu, vai viņš ir individuālais. Judo ir olimpiskais sporta veids, viņš ir individuāls sporta veids. Un šeit viss rezultāts ir atkarīgs tikai no vienīgi paša cilvēka. Cik viņš būs centīgs, cik viņš būs disciplinēts, kā viņš strādās ar kādu atdevi. Tas ir zināmā mērā tāds individuālists sporta veids. Jā. Tu pats esi komandas spēlētājs vai individuālists? Es protu arī strādāt komandā.
Kā vajag, jā? Jā, es varu pielāgoties. Tu pats arī piedalījies sacensībās? Šobrīd vairs nē. Jaunības dienās piedalījos. Un tad jau, kad sāku strādāt par treneri, jau Siguldā nebija iespēja trenēties, tad jābrauc uz Rīgu. Ļoti iespējams, ka kādreiz kaut ko atsākšu, varbūt pa veterāniem. Sarunas noslēgumā mums ir tāds cikls sausais atlikums. Kā būtu, ja nebūtu? Divas lietas pateikšu pati. Kā būtu, ja nebūtu Ivo Alksnis? Ja nebūtu Ivo Alksnis, kas zina, vai Siguldā būtu judo? Iespējams, ka nebūtu. Varbūt būtu kāds cits sporta veids, vai ne? Iespējams. Kā būtu, ja nebūtu, tad pirmajā pamatskolā nebūtu viens ļoti aizrautīgs sporta skolotājs, vai ne? Ja sporta stundās jau tu māci ne tikai judo. Es mācu dzīves vērtības un jauniešiem sevišķi, kad kaut kādas dzīves gudrības, kas grāmatās nav rakstīts. Ja šeit nebūtu Ivo kā cilvēks, tad nebūtu viena cilvēka, kuru satiekot, ir vienmēr pozitīvas emocijas, tāds pozitīvs starojums. Tu neesi skaļais, tu esi klusais, bet uz tevi var droši paļauties. Esmu darītājs. Tu esi darītājs? Esmu darītājs, jā. Es esmu vairāk par to, ka par cilvēku stāst ne tas, ko viņš runā, bet tas, ko viņš izdara savā dzīvē. Man liekas, tas ir tas, ko varētu tev tā uz sporta krekliņa uzrakstīt. Es daudz nerunāju, bet daru. Jā. Un tad, kad daru, tad daru pamatīgi. Jā.